Mūsu pieredze nedaudz citādāka, un te būs tiešām kā kalniem un lejām šis stāsts, jo mēs esam vairākus gadus cīnījušies šajā nozarē un ar atbalstiem, un esam aizsardzības nozarē, kas nozīmē, tas vēl iedod nedaudz komplicētības pakāpi lielāku, un mēs vienkārši gribam pastāstīt, kā ir mūsu pieredze un kāda ir tā īstā pieredze. Exonicus es arī parādīšu video, jo citiem, un es centīšos izvēlēties pēc iespējas precīzāk pastāstīt, kas mēs esam, jo pēdējā nedēļā es sanācu runāt tehnoloģiju nozarē un aizsardzības nozarē, un tad šeit, kas mēs esam? Mēs esam XR vidē vai virtuālā realitāte, vienkāršos vārdos, lai visiem saprotams, virtuālā realitātē izveidota apmācību sistēma, kas palīdz trenēt militāru vai pirmās first responders cilvēkiem apmācīt, sniegt pirmo palīdzību kara apstākļos. Un tā ir kaujas medicīna un scenārijiem balstīts tāds treniņi, kuros mēs izejam cauri visiem svarīgajiem posmiem no tā, ko darīt, ir stipra asiņošana, un arī elpceļa aiztaisīšu cieta vai jebkas tāds. Mēs esam tirgū jau no 18. gada, un 20. gadā mēs īstenībā pirmo prototipu izveidojām. Un validējām mēs vispār visu šo laiku ASV, Vācijā, Latvijā, protams, Igaunijā un Ukrainā. Tad tas ir tāds slaids, lai jūs saprastu, kas tur ir iekšā. Ir konkrēts armijā standarts, pēc kura mēs uztaisījām all service members combat. Tas ir grūtības pakāpes principā. Kas ir un kā darīt, kuriem sniegt palīdzību kādā veidā, cik liela ir principā tā soma un tās lietas, kas tajā somā ir iekšā, balstītas no tās grūtības pakāpes. Un apmācības ir, kā jūs teicāt, visiem pirmās palīdzības sniedzējiem. Tad jau atgriežoties pie tēmas, kurā mēs esam, mēs bijām maza komanda, maza Baltijas komanda, un, ja tā pavisam godīgi runājot, Latvijā īsti šim produktam neviens neticēja. Varbūt kaut kādā ziņā nekādi militārie konflikti tajā brīdī nebija aktuāli, un cilvēku dzīvu glābšana nebija aktuālākā lieta, ko darīt. Tad kopš tā brīža daudz kas mainījies, kā mēs zinām, ar 22. gadu, īstenībā 14. bet, ja mēs tā neesam tik tehniski, tad 22. Un šobrīd mums jau ir starptautiski partneri, respektīvi Amerika, respektīvi Eiropa, Bundeswehr, Vācija, Igaunija un Latvija, protams, un NATO. Tā parādās, kā mums ir EDF, Eiropas projekta pieredze, liela, par ko es stāstīšu arī tālāk. Un mūsu risinājums ir testēts Ukrainā vairāk jau kā gadu, un mēs aktīvi ejam uz priekšu tā, lai tie, kuri ir aktīvā kara darbībā, var izmantot un palīdzēt glābt dzīvības. Un, protams, mēs plānojam būt Eiropas lielākā šāda veida platforma risinājums. Ieviesīsim ar AI iekšā, protams, jo mākslīgais intelekts šobrīd nav mūsu produkcijā iekšā, bet tur ir ļoti lieli iemesli, kāpēc, un to varbūt citreiz.
Jā, tātad starptautiskā pieredze ir mums sadarbība. Kāpēc starptautiskā sadarbība ļoti kritiska? Mazam uzņēmumam, tādam kā Exonicus, nav iespēja Eiropā tikt pie lieliem spēlētājiem. Tas ir vienkārši, vai arī jaunu uzņēmumu Latvijā, šausmīgi grūti, praktiski neiespējami. Tāpēc parasti tas notiek cauri vai ar kādu sadarbības partneru palīdzību. Mūsu gadījumā pirmā lielā problēma, ko mēs saskārāmies, kad mēs gribējām sākt tos EDF projektus, ir vajag naudu, lai kāds palīdz uzrakstīt tos EDF projektus, kāds, kuram ir kompetence un pieredze. Un gluži vienkārši tāpat vien tikt viņos nav grūti, nav iespējams. Tur mums attiecīgi mūsu federācija DAIF palīdzēja, ļoti palīdzēja mums šādā veidā tikt pie naudas, lai mēs varam nolgot šos cilvēkus, šos speciālistus un tikt milzīgā EDF projektā, ko es arī stāstīšu nedaudz vēlāk, bet mums ir bijusi tā labā pieredze ar to, kad pateicoties tam, ka mums ir atbalsts vai federācijas atbalsts, tad mēs varam to solīt spēr uz priekšu, lai tiktu Eiropā. Ukraina, kā es minēju, ir gribējās vēl daudz ko pateikt par to Ukrainu. Ukrainā tā realitāte, kā mēs to redzam, kā mēs izstrādājam to produktu, ir šausmīgi mainīga. Tas nekas nav tā, kā mēs saražotu tagad kaut kādas risinājumu, vai uztaisīt risinājumu, rītā pārdot, un viņiem būtu ļoti labi. Tāpēc, ka viņiem burtiski vakardien, gadu apakaļ bija tanks lielākā problēma, šodien drons lielākā problēma. Un izvilkt ārā cilvēku vai palīdzēt cilvēkam un izglābt viņu ilgi, tērēt stundām pavadīt ierakumos, lai un izglābtu viņu un aizvestu prom, tāpēc, kad lido drons, ir izaicinājums. Un līdz ar to mums viņiem jādod tādas apmācības, lai viņi saprastu, ka šis ir tiešām tas, kas mums ir vajadzīgs, tāpēc, ka tieši tāds ievainojums ir no drona sprādziena. Ko mums deva? Kā jau es minēju, sadarbības tīkli DAIF kontekstā mums palīdzēja tikt pie EDF. EDF savukārt, mēs esam šobrīd milzīga EDF projekta galvenie virzītāji. Mums ir 11 valsts, 11 uzņēmumi, 8 valsts, 11+ miljonu liels projekts, kuru mēs līdojam, esam priekšgājēji un būvējam to mūsējo risinājumu Eiropā. Attiecīgi, protams, ka tas saucamais exposures mums ir milzīgs, bet un konsorcija veidošana, tas nav kaut kāds mazais darbiņš, tas ir šausmīgi sarežģīti. Tā parādās kā piesaistīt eksports. Mūsu tāda pieredze ar EDF projektiem ir tāda, ka ja citas valsts ar labprātāk medicīniskais personāls piedalās, tad Latvijā mums šausmīgi grūti dabūt kādu militāro medicīnu pārstāvēt cilvēku, kurš iesaistītos, kas varbūt ir diezgan bēdīgi. Ja Vācija un Ungārija skrien, tad pa priekšu, tad Latvijā tā atsauksme diezgan zema. Kas tad Latvijai būtu vajadzīgs tālāk, mūsuprāt? Ātrāk, vieglāk. Mums ir
pieredze ar to arī ar Lijā, kad mēs nespējam saprast elementāri, ko darīt un ko aizpildīt un kā nonākt līdz tam atbalstam, lai mēs viens otram palīdzētu. Bet tā birokrātija tik šausmīgi sarežģīta. Mums ir laiks, ne mums ir cilvēku resursus, ko tērēt, lai mēģinātu iepazīt ar kārtējo Lijā jauno darbinieku, kurš stāsta par atbalstiem. Mums ir daudz ātrāk jāuzlabo šī sadarbība. Tas varētu būt tas viens no lielajiem tādiem, tādiem kā mērķiem uzlabot to sastāvības. Mūsu uzņēmums ir par sagatavotiem cilvēkiem militāros apstākļos. Mēs saprotam, ka ir droni, mēs saprotam, ka ir munīcija, mēs saprotam, ka šajā industrijā viss ir svarīgi, taču nekas no tā nav tik svarīgi kā cilvēku dzīvību. Un mūsu, it sevišķi varbūt arī Latvijā, kur mēs tagad redzam nelielas iezīmes par to, ka kaut kas tur notiekās gaisā. Un visa Baltija, tad varbūt ir tas brīdis, kad mēs gatavojamies glābt cilvēku dzīvības, un tad viens no veidiem, kā to darīt, ir virtuālā realitāte vai simulācijās. Paldies!